Ir cilvēki, kam rūpes par dabu, ir dzīvesveids un ikdiena, un mūsu darbs ir spīdēt un padarīt rītdienu gaišāku. Visiem, kas talko ar mums svētkos un ikdienā, tīras un koptas dabas vārdā, Lielā Talka saka sirsnīgu paldies. Jūs esat draugi dabai, un jūs esat draugi arī mums. 20. un 21. septembrī svinam dabu Latvijā un visā pasaulē. Ienāc Talkas LV un uzzini vairāk. Tiekamies pie dabas. Sveicināti atkal TV24 skatītāji. Mēs joprojām atrodamies šai skaistajā dienā Vecāču Pludmalē, kur notiek pasaules talkas dienas tā kā noslēgums. Un ar mani kopā ir Aija Rozenberga, Lielās talkas starptautisko projektu vadītāja. Aija, pastāstiet, ko tad nozīmē pasaules talka realitāte? Vai var iedot to sajūtu, kas vakar un šodien notika un pat dažādās pasaules valstīs un cik cilvēku un valstu tad piedalījās? Nu, tad, kad mēs vakardien modāmies agri no rīta, tad jau visa Āzija un Austrālija bija notalkojusi, Indonēzija un dažādas okeāna salas jau bija notalkojušas un jau rādīja mums tiešraidē, kur organizēja lielā globālā pasaules talka, rādīja, cik daudz jau ir izdarīts. Un tas dod mums atkal citos kontinentos, kas mostās vēlāk, to sajūtu, ka, ak, Dievs, ja viņi var, mēs taču arī varam. Un savukārt mums tas dod tādu iespēju, iedvesmojoties, atkal rādīt, kā mēs talkojam, jo katrā valstī tomēr ir kaut kādas savas atšķirības. Un citam ir okeāna krasts, citam jūras krasts, citam vairāk zeme, kalni, kā nu kuram. Un tas iedod to ārkārtīgi labo sajūtu. Un tad, kad mēs jau esam beiguši, tad vēl Meksikā tikai sāk. Nu, tur Meksikā tagad ir milzīga tāda kampaņa par to, kā cigarešu izsmēķus savākt, jo mēs zinām, ka cigarešu izsmēķi ir, šausmīgi kaitīgi un ķīmiski bagāti ar tādām lietām, kas, kurām nevajadzētu atrasties dabā. Un tāpēc, ir tiešām katrs dara, ko var, un katram tā problēma vienā punktā lielāk, citā, un cita atkal, tā kā mēs vairāk mainam to domāšanu. Tāda apmēram tā sajūta. Bet, ja mēs runājam par skaitļiem, skaitļos ir zināms, cik tās pasaules valsts piedalījās, cik cilvēku piedalās apmēram? Nevelti šogad pirmo gadu tā pasaules talkas diena ir iekļauta ANO starptautiski atzīmējumu dienu kalendārā, jo patiesībā tas nozīmē, ka te jau 200 valstis ir gandrīz visas ANO dalību valstis arī ir klāt šajā pasaules talkā. Tas ir, manuprāt, es nezinu, otru kampaņu, otru tādu cilvēku kustību, kas, ar tādu popularitāti būtu. Un mēs jau redzam, ir tik daudz tagad to dabas problēmu, ka arī ir skaidrs, kāpēc cilvēki tā kā saprot, jau smeļās ūdens mutē, jau vajag. Bet, vai pasaules talka vienmēr notiek vienā un tādā pašā laikā? Es domāju, datums, mēnesis, lai mēs varētu cilvēks jau sagatavot autās kājas, vilkt uziņas un gatavoties nākamajam gadam. Tieši tā, katru gadu, tagad 20. septembrī, tas ir kā zīmoks iecirsts tajā ANO dienu kalendārā. Tā kā, mēs tajā nedēļā, protams, brīvdienās ir vieglāk to darīt nekā darbdienās, bet tā būs tā diena, 20. septembris katru gadu. Lai pietiek spēka arī nākamgad darboties, un mēs tikmēr atkal parādīsim jums šo apkārti, kāda ir tā sajūta, ka talcinieki ir patalkojuši, mums priekšā vēl ir uguns rituāls, mums priekšā vēl ir kordziedājumi, ja? Jā, te mēs redzam tūlīt RTU koris Vīvēri ir šodien kopā ar mums, un es skatos, ka pie skaņu pults jau diriģents Gīns Cepelnieks ir nostājies un jau tūlīt riktēs. Tā mēs varbūt arī varētu aiztaigāt līdz diriģentu kungam un uzprasīt viņam ar kādu jautājumu. Savādāk viņi tikai dzied un dzied, visi strādā un strādā. Tā kā mēs skatītāji dodāmies pie diriģenta Ginta Ceplanieka. Labdien! Labdien! Es skatos, ka jūs esat pārāk balts priekš talcinieka, laikam šodien nestrādājāt. Jā, kā kuram tas darba apģērbs. Bet jūs strādājāt uz skatuves, pareizi? Tūlīt, ka kāpsim uz dēļiem un visiem teiksim lielo paldies, un teiksim paldies ar dziesmu, ar skanīgām dziesmām, tai pašai dabai. Talka, kā zināms, ir tāda balstīta folkloras tradīcijās. Vai arī jūs zināt kādu talkas dziesmu? Nav jau labāks, kā tikai neba maize patenāci, ka visiem ir darbiņš jāpadara, lai var sēsties pie galda un svinēt svētkus.
Un jūs šodien arī vadīsiet tādu uguns rituālu Baltijas jūrai. Kāds būs tās domas, ko jūs veltīsiet? Kādu vēstījumu jūs gribētu nodot mūsu dabai? Lai mēs novērtējam, ka mums viņi ir, un to, cik viņi mums ir skaista un bagāti. Tieši tik vienkārši. Un katram roka jāpieliek. Lai lielais darbs uz priekšu iet. Āmen. Āmen. Ko skatītāji, mēs arī turpmāk noteikti dzirdēsim kādu skaistu dziesmu, bet mēs jau šeit arī redzam kādu tādu mazu un lielu talkotāju. Tu dosi man? Nē, visam apēdu. Vai jūs esat tādi talcinieki katru gadu? Vispār mēs talkojam katru gadu, jā. Mēs ne tikai lielajā talkā talkojam, bet īstenībā cenšamies aiz sevis neradīt atkritumus, jo tieši ir tur, kur nepiemēslo. Un kā jums bija tā grūti tā talkošana mums iet, vai tomēr mēs kā latvieši ar dziesmu parakmeni, vai kā tur bija tā dziesma, kā mums ir tāda ar dziesmu? Talkošana kopumā, man liekas, ka latvieši ir tā tauta, kuriem asinīs ir talkot. Kaut kā mums ir iemantojies tas, ka mēs kopīgi esam stādījuši, ražas vākuši, un tāds kopīgs darbs ir ļoti dabiska lieta, un es ticu, ka mūsu mīlestība pret zemi un Latviju un dabu kā tādu palīdz arī ļoti viegli saorganizēties tādām talkām, kur vāktais citiem. Vai mazais arī jau tiek mācīts? Šī tik maziņš varbūt gluži nē, vai ne? Tu arī grib kaut ko pateikt. Viņš drīzāk tagad ir posmā, ka viss ir jāmet zemē. Mums nokrīt cepumiņš? Mēs mācam tomēr pacelt augšā. Ko TV24 skatītāji, paldies jums mīši, un jūs esat arī aicināti neko zemē nenomest, bet ja gadās, tad pacelt. Un kamēr mēs meklējam vēl kādu talkotāju, jūs droši varat baudīt atmosfēru, ko mēs jums šeit mēģinām parādīt tā lielā pasaules talka. Kā palieciet vēl kopā ar mums būs vēl daudz dziedātāju un daudz arī runātāju. Well, maybe we should thank all the diplomats who turned out and all of the teams of the embassies, because we could walk the beach, but without everybody who takes the time to come from all the different countries. Exactly, so you came here, and maybe you could name your colleagues. It's hard to, I'd be afraid I'd miss people. Okay, so huge thank you, Global so many diplomats. embassies. Thank They're you all so here. much. Maybe they could all wave. Thank you, yes. You're big fans of nature, we know. It's the enthusiasm they bring, that's important. It's some honey and actually some tea. Oh, lovely. Course, from Latvia. What else we can give you? Thank you so much, Ivan. Thank you. Paldies, tātad mēs teicām īrijas vēstniecei Latvijā, viņi tiešām palīdzēja koordinēt visus ārvalstu diplomātus, un arī īrija, tāpat kā Latvija, ļoti labi pazīst šo ūdeņu tīrības lietu, arī viņi ir piedalījusies talkās īrijā pie jūras, vācot atkritumus, un arī bija šodien kopā ar mums. Es redzēju mūsu vidū, pirms mēs dodam vārdu korim, koris jau tuvojās. Es dodu vārdu Jānis Kārkliņš. Brīvprātīgais Jānis Kārkliņš, vai tu esi ar mums vēl? Ir, lūdzu, Jānis ikdienā strādā tādā diezgan svarīgā mājā, ko sauc par ārlietu ministriju. Varbūt varētu nedaudz pastāstīt, ko Latvija šodien dara šajā klimata jomā starptautiski un ko mēs ANO ietvaros kā akcentējam šo vidi. Labdien visiem un paldies par to, ka esat klāt šodien un piedalāties ANO noteiktajā dienā The Cleanup Day. Šī iniciatīva pagājušajā gadā tika akceptēta ANO ģenerālajā asamblējā. Iniciatori bija Igauņi un mēs bijām, Latvija bija viena no galvenajiem sponsoriem šai iniciatīvai un pirmo reizi. Ko skatītāji, nevar jau tā nebastrādāt ar tukšiem vēderiem, un kā katru gadu NBS un Zemesardze ir tie, kas garšīgi pabaro visus talkotājus. Un es arī atnācu palūkoties, ko mums garšīgi šeit piedāvā. Sveiki, kā jūs sauc? Edīte. Edīte, sakiet lūdzu, ko talcinieki šodien tādu kreptīgu ēst, lai tie spēki būtu arī nākamgad nākt? Talcinieki šodien ēd gulašo zupu. Un arī desertiņš ir augļu ķīsēlis ar cepumu krēmu. Kā tad ir tie talcinieki? Ļoti liela ēdāja, nāk pēc otrām porcijām vai pietiek ar vienu? Kā jums? Arī nāk pēc otrām. Jā, ir bijuši pēc otrām arī. Kā jums liekas,
talkot, MBS zemesardze, ko jums nozīmē talkot? Vai arī pašai nācies kādreiz talkot, ne tikai barojot šos talciniekus? Jā, ir nācies talkot. Mēs esam no Cēsīm, un tad mēs Cēsīs diezgan bieži ejam, apkopjam kapiņus. Tie ir kapiņi. Mēs jau esam latvieši tādi kapu cilvēki, vai ne? Jā. Tas nav arī nekas slikts. Tie ir kapiņi, kur ir kādreiz 41. gadā karojuši, un tos mēs kopjam. Nu, paldies jums liels, ka jūs dāvājat mums tādu enerģiju talciniekiem. Jā, es arī pagājušo zupiņu bija ļoti garšīga. Es varētu noķert kādu ēdāju. Gribēju noķert kādu ēdāju, bet Vita jau man sūta kaut ko pie cilvēkiem. Jā, Vita. Čakla talkojā mums ir šodien ļoti daudz vēstniecības un vēstnieki, kas talko. Nu, lūk, un vienu es noķēru Šveices vēstnieks, un es droši vien došu vārdu. Nē, es ne. Okay, how is this day? How you feel? Are you tired? What you like, what you don't like? No, I feel fantastic because we are today outside. It's a really wonderful landscape, wonderful part of Latvia that I know because I come quite often here to relax, and so it's really nice to be out and to do goods to clean up the nature today. So I feel excellent. And in your country, you have the same traditions? No, not that I know of. It's sometimes you have local initiatives where people gather and clean up, but not like all together on one day. Okay, thank you, Ash, and say hello to your country from our country. Viņš arī saka, ka ir ļoti svarīgi šī padarīt pasauli skaistāku, un Latvija ir ļoti skaista, un šodien bija ļoti patīkami staigāt. Vita, un kā tev garšoja pusdienas, ja tu netiki līdz pusdienām vēl? Es vēl netiku, un es tagad redzu, mums ir pašvaldības savienības pārstāvs, kur es gribētu, lai pastāsta par mūsu ļoti ilgstošo sadarbību Lielā Talka ar pašvaldības savienību. Tā kā es nododu Latvijas pašvaldības savienība Andra Rakšte. Nu stāsti, Andra, nu kā tad jums ir tā sadarbība un kāpēc viņa vispār ir? Nu, tā sadarbība tā arī ir, ka izveidosies tajā slavenajā 2008. gadā, kad tikko aizsākās Talka, un Vita uzrunāja pašvaldību savienību tieši tādā nozīmē, ka mēs varētu saorganizēt, sakoordinēt visas Latvijas pašvaldības, un tā tas viss sākās. Mēs uzrunājām pašvaldības, un mēs piekrita, un šobrīd visas pašvaldības talko, un būtībā šī sistēma, kā ir Latvijā, ka Lielā Talka notiek ar pašvaldību starpniecību, ir unikāla visā pasaulē. Mums ir atstrādāta sistēma, kas par ko atbild, kur nonāk tie atkritumi, un cilvēki tiek iesaistīti ar vien vairāk, un pasauli no mums mācās, viņi ņem šo piemēru un seko mums. Tad nav tā, ka ir tāds, nevis pesimisms, bet tāds atbirums, ka cilvēki tomēr vairojās, nevis paliek mazāk. Nu, tāpēc viņi nav ar tulznēnām kājām talkojuši un nākamgad vairs negribēs. Tā nav, ja? Tā noteikti nav, jo talka iedvesmo, talka rada patīkamu sajūtu gan pašam sev, un tu saproti, ka tu dari labu arī dabai. Ja tu dari labu dabai, tas ir tavai veselībai, un tas ir tāda atgriezeniskā saita. Cilvēki, jā, dažreiz varbūt ir noguruši, varbūt tās pesimistiski skatās uz tiem, kuri izmet tos atkritumus tur, kur nevajag, bet tai pašā laikā tie, kuri dara, tie ir aktīvi, un viņi nekad nepamet talku un turpina talkot. Nu, ko, paldies jums liels, un vai arī pietiek spēka nākamgad un arī pārējos gadus kopā būt ar pasaules talku. Paldies jums. Paldies, turpināsim. Nu, stāsti. Par to pasauli. Mums ir pasaules elpa Latvijā, šeit arī vēstnieka Jāņa Kārkliņa izskatā. Viņš ir mūsu vēstnieks ārlietu ministrijā, arī ar klimatu strādā un citiem jautājumiem. Un šobrīd varbūt, ka var uzdot kādus dažus vārdus Jānim. Nu, Jāni, pastāst, kā ir piedalīties šajā talkā un kādu gandarījumu tas dod un kāpēc vispār tas ir jādara? Ir tāds teiciens, dara labus darbus un stāsta pasaulē par tiem. Tomēr šis ir viens no tiem. Mūsu Lielās Talkas tradīcija jau eksistē gadu desmitiem. Un pagājuši gadu, kad Igaunija apvienotās nācijās nāca klajā ar iniciatīvu par World Cleanup Day, pasaules talku, mēs tur tā uzreiz pieslēdzāmies un nosponsorējām to iniciatīvu bez liekas domāšanas. Vienkārši tāpēc, ka tas ir
tā ir tradīcija Latvijā un kāpēc, lai to nemēģināt piedāvāt visai pasaulē. Un vai ir tā sajūta, ka ar katru gadu to talcinieku vairāk paliek, vai kā? Nu, redz, šitā ir pirmā. Tā ir kādi 6 vēstnieki no tie akreditētie Latvijā. Nu, skatīsimies, nākamā septembrī, cik vēstnieki būs. Tad varēs pateikt. Mēs varēsim pateikt, kuri tādi lielāki talkotāji. Es dzirdu, ka viņi visi ir piedalījušies arī aprīļa talkā. Tā kā, jā, tas arī viņiem ir tāda laba iespēja piedalīties Latvijas sabiedrības dzīvē. Tas nozīmē tā, jo šeit jau ir tā labi, tu talko, kādu laiku patalko, bet pēc tam taču ir tik foršs koncerts un tik garšīgi paēdini, vai ne? Tas jau nav to tā aiziet pastrādāt tikai. Pilnīgi taisnība. Mums jau te lutina ar armijas zupiņu. Citu, kā garšoja? Es teicu, ka es aizgāju paņemt otru šķīvīti un teicu, varbūt jādomā iestāties armijā, ja tā baro visu laiku. Vai arī kauns palika bišķiņ, nevarēs jau trešo. Es arī gribētu vēl otro šķīvi, ja Daniels neapēdīs operators mums visu, pēc tā, kad beigs strādāt. Tā kā, ko te novēl, ko mēs varam novēlēt nākamgad, varbūt pārējiem? Lai visu sakop sev apkārtni. Es domāju, ka tas ir pats tas svarīgākais. Ko paldies TV24 skatītāji, mēs joprojām esam Vecāču pludmalē, rādām jums šo atmosfēru un esam satikuši arī kādu ģimenīti, ko mēs varētu intervēt. Labdien, es jau skatos, kad jūs esat varen satalkojuši, vēl joprojām talkojat, ja? Labdien, jā, apvienojam patīkamo, liederīgo, gan galvaskopjam piekrasti, gan arī paspēlējamies. Jūs gribat teikt, ka ar visu šito bērnu bāru jūs nogājāt visus tos 9 kilometrus šodien? Nē, mēs talkojām no Vecāķiem uz Rīgas pusi 4 kilometrus, nācām atpakaļ gar kāpām, jā. Nu, ko jums bija viegli vai grūti iet? Viegli. Tev? Grūti. Nu, redziet, kādām grūti, kādām viegli. Kā jums bija iet? Viegli. Bet, kas bija tas, ko jūs varbūt pa ceļam savācāt? Kas bija tādi pārsteidzošākie atkritumi, ko jūs atradāt? Mēs sākām Kalngalē un atradām pat krēsla paliekas. Tā kā krēsla paliekas mums trāpījās visādas drēbes, bet galvenokārt, protams, izsmēķi un dažādas plasmasas lietas. Bet krēsls bija tāds interesantākais elements. Jā, ko jūs atradāt, bērni? Mēs atradām tādu tīklu, kurā bija iekšā ieķēršās zivis. Dzīves vai beigtas jau? Beigtas. Baigi interesanti atradumi. Un kā jums liekas, kāpēc vispār kāpēc jūs talkojat? Pirmkārt, mēs gribējām bērniem parādīt, cik svarīgi ir, kad spēlējās neko pēc sevis neatstāt, jo visvairāk atkritumus mēs atradām tieši ap soliņiem, ap ģērbtuvēm un tieši gar kāpām, kur visvairāk parasti cilvēki arī guļ un atpūšās. Respektīvi, lai paši saprot, ka to, ko atstāja pludmalē, tas pēc sevis arī jāsavāc. Tad skaidrs, tad jaunā paudze tādas lietas nedarīs tā, kā jūs pa ceļam tur redzējāt, jā? Es ceru, jāprasa. Vai jūs bērni saprotat, kad piemēsot tas ir slikti? Jā. Jā? Jā. Tātad jūs, kad ēdīsiet konfekti, jūs to papīrīt zemē nemetīsiet, jā? Jā. Ko, TV24 skatītāji, paldies arī šiem talciniekiem, un mēs esam arī satikuši vēstnieku no Azerbaidžānas, pareizāk, jā? So, why you are here today? Why you are part of this day? Well, we are joining this event, which are aimed to raising of awareness of publicity, not only in Latvia, but also globally, as we are facing climate change, different challenges. So that's why we're here again to send a reminder that through collective efforts, we will be able to preserve nature clean and healthy. Thank you very much, and I hope I see you again the next year. Yes, hopefully. Thank you very much. In Azerbaijan, we attach big importance to preservation of nature, and this year in Azerbaijan is declared the Green World Solidarity Year. And as you know, Azerbaijan this year is proudly hosting a COP29 summit. So that's why through our tangible
initiatives. We want to contribute to this initiative, and I want to congratulate and thank organizers for this beautiful initiative. Thank you very much and see you next year. Nu, ko arī Azerbaidžanā ļoti svarīgi šī tīrība, un viņiem arī būs samits, kur arī viss par globālām lietām tiks arī šie jautājumi pacelt, tāpēc skatītāji, es nezinu, tik daudz vēstniekus, es nekur Latvijā neesmu satikusi kā šajā lielajā pasaules talkā. Tas nozīmē, ka jebkurai valstī, jebkuram no mums ir svarīgi saglabāt savu, teiksim tā, dabu tīru, neskārtu, un ja arī kaut kas ir netīrs, ka tomēr viņu savākt, un katram no mums, jā, tiešām ir tā roka jāpieliek, lai tas lielais darbs uz priekšu iet. Jums par līdzi dziedāšanu 3, 4. Paldies! Kur tad mēs esam? Pašā ūdens krastā. Nākamā dziesma būs Liepājas puses komponista Andra Kontauta. Jūrai piestāvošā sit kociņu pie kociņu, lai rit saule vakarā. Drīkst dziedāt līdzi tie, kas zina. Sit kociņu pie kociņa, lai rit saulē vakarā. Sit kociņu pie kociņa, lai rit saulē vakarā. Lai rit saulē vakarā, Hello. Kā jūs domājat, kura valsts ir tīrāka, Zviedrija vai Latvija? What you think? Which country is cleaner, Latvia or Sweden? Counting on what I saw on the beach today, I would say Latvia actually. I didn't find much trash, but I was also at the very last of the group because I worked with a small child. But it was pretty clean. And how you like this day, all this day, okay, you work hard, but now you just have a good eat, so... It's wonderful. I think it's such a nice tradition, these clean-up days. We always have nice weather, and it's lovely to get together and care for the Baltic Sea together. Thank you very much. Hope you see you the next year. Mēs ceram, ka arī atbrauks kolēģi arī nākamgad, un jums TV24 skatītāji, paldies par līdzsekošanu. Mēs ceram, ka mēs jums iedvesmojām uz labiem darbiem nākošgad pievienoties pasaules talkai. Esiet kopā ar TV24 arī citos raidījumos. Atā! Un mēs ar Danielu ejam ēst zupiņu.